Nu, beigās čaviņš visiem. Parunāsim par populārāko jautājumu, kādu man cilvēki uzdeva, tad, kad es teicu, ka es uz apmēram gadu braucu prom. Man viņi prasīja, vai es braucu prom ar visiem bērniem. Un, protams, ka es braucu ar visiem bērniem, kas tas vispār par jautājumu. Viena no lietām, kura manu sirsniņu varbūt ir sāpinājusi jau iepriekš, vienkārši tādā parastā dzīves mērogā bija skolas un bērnudārza jautājums. Vairāk gan drīzāk bērnudārza, jo es neesmu gājusi bērnudārzā, mans vīrs nav gājis bērnudārzā, un lielākā daļa man apkārt pazīstamo, lielākā daļa, ne visi. Mēs esam uzauguši starp omītēm, opīšiem, tantēm, onkuļiem, laukos, dārziņos. Mans vīrs ir uzaudzis ar savu krustmāti. Un man personīgi bērnudārzs nekad nav paticis. Es jūtos diezgan spiesta viņus vest uz bērnudārzu, tāpēc, ka mums bija dažādi apstākļi, kur dēļ vajadzēja pelnīt naudu, bija jāstrādā, visādi projekti bija, kas bija iesākti, tie bija jāpabeidz, un mums bija tāda strauja izaugsme karjerā, kur tas patiešām bija ļoti vajadzīgs, lai mēs būtu pieejami un aktīvi strādātu. Tad, kad manam vecākajam bērnam bija 3 gadi, mazliet, varbūt 3,5 varētu būt, tad viņš sāka iet bērnudārzā, un mēs atradām fantastisku, vienkārši superkrūtu bērnudārzu Dubiņos. Bērnudārzs saucās Ūdelīte, tā bija ārkārtīgi laba pieredze mūsu ģimenei vispār. Labākā izglītības iestāde, kādu es varēju iztēloties, un tur ir mācījušies visi 3 mani bērni. Prūsīts ir pabeidzis šo pirmsskolas izglītības iestādi Reivenē. Arī šogad bija pēdējais gads un bija izlaidums, viņa tagad 1. klasē mācās. Un Astrīdiņā būtu mācījusies vēl 2 gadus, tad tagad es pati viņu skoloju. Tad, kad mēs sapratām, ka mēs braucam, mums būs jāizvēlās, kādā skolā bērni ies. Es zināju to, ka es gribu, lai viņi pagaidām mācās latviešu skolā, latviešu valodā, tā kā viņiem tas ir viegli, ērti, patīkami pierasti. Un es izvēlējos no pieejamajiem tālmācības skolu sarakstiem internetā, meklēju. Es tā kā baigi laicīgi jau šim visam gatavojos un skatījos, kas tad ir tas, kur tie bērniņi varētu mācīties. Atradu tādu skolu Izī, aizbraucām, piereģistrējāmies. Ļoti, ļoti forša skola, ļoti foršs kolektīvs, man riktīgi patika. Un es teikšu, ka tā attālinātā mācīšanās, jeb tālmācība ir vispār vislabākais, ko mēs esam jebkad izdarījuši priekš savas ģimenes. Tas būs nepopulārs viedoklis, bet man vispār liekas tajā bērnu audzināšanā ļoti svarīgi tas, lai mēs varam būt daudz kopā, lai mēs varam visādas lietas darīt kopā. Piemēram, tad, kad es mājās šuvu, mēs vienmēr to darījām kopā. Man patīk šūt drēbes, tas ir mans hobijs. Es tur meitenēm visādas smukslina kleitiņas esmu sašuvusi un tā tālāk. Un tad, kad es ar kaut kādām lietām darbojos mājās, tas ir nevis tā, ka mēs visi sēžam pie galda un tagad līmēsim plastelīnu cilvēciņus. Nē, es strādāju savas lietas, un mani bērni var paralēli ņemt visu to, ar ko es strādāju, spēlēties ar to, un paši kaut ko no tā visa uztaisīt sev. Mums mājās ir savērts vienkārši miljonus kakla rotas un rokas sprādzes, un citreiz man liekas, vai vajag to 5. kakla rotu šovakar uzvērt, bet kur ir problēma man viņu izārdīt un salikt atpakaļ pa kastītēm tos akmenīšus? Nav nekādas problēmas, kāpēc ne, lai meitenes darbojās. Vai tāpat Prūsītim bija sava šujmašīna, viņš mēģināja šūt. Visādas tādas inčīgas lietiņas mēs kopā darām radošas, un šobrīd mums ir tā iespēja, pateicoties tālmācībai, pavadīt laiku kopā mācoties, un es saprotu, ir bijis viss tas Covid laiks, un ne visi vecāki fano par to, ka viņi var mācīt savus bērnus, bet ir riktīgi forši, ir interesanti skatīties uz to, kā viņi aug kā cilvēki, kā viņi attīstās, redzēt to lielo lēcienu, kas ir, piemēram, tajā mazajā rokrakstiņā, tad, kad viņš ir tikko sācis rakstīt, ka viņam viņš vēl ir tāds drebelīgs un nevar neko īsti tā kā labi saprast, kas tur ir bijis domāts, un man ir tās 3 fāzes, kur ir tas mazais drebelīgais rokrakstiņš, kas vēl burtus nepazīst, mans uzdevums būs tos burtus iemācīt, tad otra fāze ir Reivene, kas ir 1. klase, viņiem ar Prūsi ir gads un 8 mēnešu starpība.
Prūsīts jau skolā bija tāds baigā apķērīgais, viņš bija ļoti gudrs bērniņš, labi mācēja lasīt, viņš joprojām ļoti labi lasa, ļoti ātri. Reivenē varbūt vēl nav tā, tas viss iestrādājies, jo viņa sākus ir 1. klasē, iet 6 gadu vecumā, Prūsītim jau bija 7, un viņš jau bija tāds, lielāks bērns, kas jau vairāk visu kaut ko samācījies. Un mācu Reivenu stāstu viņai, kā ir pareizi jāraksta, stāstu par burtiņiem. Kas tur nāk? Es. Kas tu gribēji? Es varu pie tevīm nākt. Nāc. Tu filmē video? Jā. Tu nāksi man blakā? Ok. Un tātad mācu Reivenu, inčīgi skatīties, kā viņi tā kā raksta tos burtiņus, kādus burtus viņi dzird, ko viņi nedzird, ko viņi izlaiž. Un tad mēs runājam par to, kādiem burtiņiem tur būtu jābūt. Un, protams, ir kaut kādas dusmiņas un ir negribēšanas mācīties, bet tas viss pieturās pie lietas, tam tā ir jābūt. Un mēs tā kā ļoti strādājam pie tā, cenšamies. Un 1. mēnesis 3 būs pagājis. Sākām tā arī kā bija jāsāk, man liekas, 2. septembrī. Nē, tajā nedēļā īpaši nekas nenotika. Nedēļa vēlāk sākās mācības. Un, iet ļoti, ļoti labi. Un tā viela ir ārkārtīgi vienkārša. Un skolā viņi pavadītu visu tie dienu klasē, bariņā, kur varbūt, piemēram, viņiem būs kaut kādi bērni, kas viņiem traucēs mācīties, vai būs kaut kādi cilvēki, kas viņiem nepatiks, kas ir ok, mums ir jāsadzīvo arī ar cilvēkiem, kas mums nepatīk, bet, ja tādu cilvēku ir daudz, tad man šķiet foršāk ir mācīties patīkamā vidē, kur tu vēlies atrasties. Es gan šeit atzīmēšu to, ka maniem bērniem nekad nav bijušas problēmas ar citiem cilvēkiem vai citiem bērniem. Tas ir tikai tāds mans piemērs un mans domu gājiens. Mani bērni ir ārkārtīgi draudzīgi. Varbūt pat pārāk draudzīgi, jo tad, ja tev visa klase nāk uz dzimšanas dienu, jo viņi visi ir tavi draugi, tad varbūt ir mazliet par traku, ne? Nav tā, ka tikai es esmu tik draudzīgs, viens puisis vispār manīm nedraudzējās. Es ar viņu beidz draudzēties, jo, kad mēs aiziem pie viņa ciemos, viņš ne jau uzreiz grib ar manīm spēlēties, bet viņš paņem savu telefonu un sāk spēlēt spēles. Ok, tā tad ir dažādas dzīves problēmas un situācijas, kurām ir jāiet cauri, bet ir ļoti forši tas, ka mēs varam visu to laiku kopā mājās pavadīt un mācīties paši savā ritmā, paši savā starpā, ka es varu viņiem paskaidrot visādas lietas un mācīt visus tos jaunos vārdiņus. Priekš manis arī ir ļoti interesanti, un es arī daudz tos testus nesaprotu. Iedomājieties 2. klases vielu nesaprast, bet mēs mācāmies kopā un ir riktīgi interesanti. Tā ka šis ir tas jautājums, ko mēs esam atrisinājuši šādā veidā. Tā skola ir tas, kā mēs to visu esam nokārtojuši tieši ar šo te tālmācību, Easy skolu, un tiešām, gan jau, ka nosaukums sev attaisno, Easy ir Easy. Viena no manām draudzenēm, man sirds draudzenīte teica, ka būs tā, ka ir ļoti ātri viss tā viela izpildāms, stundiņu pa dienu pamācies un viss ir izdarīts, un tiešām tā arī ir, laiks, tur ir īstenībā pat, materiāls ir tik maz, ka tev, tu viņu var pārskatīt 3-4 reizes un vēl paralēli varbūt kādu grāmatu lasīt vai vēl kāds interesants uzdevums. Pakaļ datoram parādīt, kāda tā viela ir. Nē, mēs vielu nerādīsim. Paldies, ka tu piedāvāji. Bet es vienā stundā biju sācis pildīt. No sākuma man bija 0%, bet pēc tam 28% izpildīts. Jā, tas bija ļoti, ļoti ātri. Tā kā lielais jautājums par skolu būs izstāstīts, atrisināts, un tā ir tā mūsu pieredze, ar ko mēs šobrīd dzīvojam, un kā mēs turpinam darboties, un kā mēs turpinam būt aktīvi. Mums gan, protams, pietrūkst Zentas Mauriņas vidusskola, mums tā ir vienkārši kruta skola, ļoti, ļoti, ļoti laba. Prūsīts gāja mūzikas klasē, viņš izvēlējās spēlēt ģitāru, viņam bija šausmīgi laba klase. Man ļoti pietrūkst man draugi visi un klases biedri.
Es ļoti gribu spēlēt atkal ģitāru. Mēs jau bijām vienā veikalā šitajā pilsētā, bet tur teica, ka nevar nopirkt ģitāras, bet tur bija daudz ģitāras. Tās, man liekas, bija cēlīt tādas elektriskās un elektrisko ģitāru mēs vienkārši tagad nepirksim. Lūk tā, esam padalījušies ar savu pieredzi, lai jums visiem viss ir forši, un tad, kad mums būs vēl kaut kas interesants, ko pastāstīt, būsim te, lai atkal kaut ko pastāstītu, parādīt, kā mums iet, ko mēs esam izvēlējušies, izlēmuši darīt, pastāstīsim par interesantajām atšķirībām, kas te ir vai nav, un tātad easy skola ir riktīgi easy. Tas arī viss. Paldies, ka skatījāties. Līdz nākamai reizei. Tā. Tā, mans bērniņš gribēja ļoti parādīt, kā izskatās skola no iekšpuses. Nu, droši rādi. Tu vari arī kaut ko pastāstīt. Pagaidiet. Re, kur man ir angļu valoda, man ir debezinības, datorika man vēl nav, es nezinu, kāpēc. Dizains un tehnoloģijas es nepildu daudz, klases aktualitātes es nepildu, neesmu nekad pildījis. Es vairāk esmu pildījis sociālās zinības, sportu un latviešu valodu. Un jūs redzat visu. Jā, vizuālo mākslu mēs šodien pildījām, darījām darbiņus, to mēs tūlīt iesniegsim. Un es tūlīt jums parādīšu, kā tas visi, kā tie darbi ir. Es zinu, kā mācīties. Es tūlīt jums parādīšu diagnosticējošo darbu. Ok, izskatās, ka mums tagad būs jāpilda tests, tā kā sakam visiem vēlreiz čau. Nē, parādam, kāds ir jāpilda. Mēs visu testu nefilmēsim. Labi? Bet tā kā tu sākti, mums viņu droši vien vajadzēs tagad pabeigt. Atā. Čau visiem! Un jums vajag uzlikt ļoti daudz laikus un ļoti daudz subscribes.